Tu nevari ticēt, ja pārlūkā ir rakstīts, ka savienojums ir drošs. Man nāksies to vienkārši nodemonstrēt. Es tikko uztaisīju mājaslapu. Saucās facebook.com/secure.tālāknelasi.ambex.lv. Un, protams, ka šeit ir Facebook login forma. Un cilvēks skatās un domā, tur rakstīts augšā not secure, tad zina, ka tas ir krāpnieks, uz šo nevar uzticēties. Un tā ir taisnība, šī nav īsta lapa. Bet dažās sekundēs es šo not secure varu pārlikt par pilnīgi secure, apstiprinātu, autoritīvu, ka viss tur ir kārtībā. Un problēma tam tāda, ka cilvēki tam tic. Cilvēki domā, ka tas kaut ko nozīmē. Bet tas neko nenozīmē. Cilvēki beidziet tam ticēt. Te ir mans termināls, ar ko ielgoju šajā serverī, un tagad uzspiežu, lai tas uzģenerē jaunu drošības certifikātu. Un skatāmies, kas notiek, un redzam, ka drošības certifikāts veiksmīgi izveidots, tas dabūs visas autoritīvās atļaujas, izgājis testus un tagad ir apstiprināts. Tagad, ja es atveru šo mājaslapu vēlreiz, nospiežu pārlādēt, man rāda, savienojums drošs, HTTPS, viss ir kā vajag, uzspiežam uz atslēgas. Savienojums ir drošs. Šai lapai ir derīgs certifikāts, ko ir izdevusi uzticama autoritāte. Tas nozīmē, ka informācija kā paroles vai kredītkartes tiks nosūtītas drošā veidā un nevar tikt pārķerts. Nu, lūk, mīļie cilvēki, beidziet ticēt šai atslēgai. Tad viss, ko tas nozīmē, ir tas, ka savienojums starp tavu pārlūku un šo serveri tiek šifrēts. Bet tas nenozīmē, ka serveris ir labs vai tas ir tas, kur tu gribi nonākt. Tas būtu tieši tas pats, kas, ja tev piezvana krāpnieks un prasa, lai nosauc visus savus bankas datus, tu padomās, savienojums starp manu telefonu un mana krāpnieka telefonu tiek šifrēts un nevar tikt pārķerts. Tā jau viņiem droši var visu stāstīt.